Ecco, fiesta mattinata. Ma aspettate su Marta. Šī ir zaļā vasarnīca, un šeit augšā pa kāpnītēm ielūdzījos animācijas studijā. Gaismas galds stop motion animācijai. Karaļa krēsls, tas ir man. Gaismas galda zīmētajai animācijai. Un vēl viens gaismas galds stop motion animācijai. Izskatās pēc lieliskas nedēļas. Nu tad, laižam vaļā! Jūra, bumba. Tā kā lido helikopters, viņš kaut kā dēļ uzsprāgst, tad cilvēks ielido okeānā, iekrīt okeānā, tad viņš peld, viņš pamana salu. Viņš uzpeld tās salas un meklē ēst, jo viņš ļoti bēst. Tad viņš skatās uz palmām, nevar atrast, un pēdējā palmā ir banāni. Un viņš apēd un skatās, un tad viņš pamana laivu, speld, un tad laiva pamana arī viņu. Tad viņi paņem un brauc mājās, un tā beidzās. Es arī gribu kaut ko pastāstīt. Kukulis domāja, mazais kukulis. Viņš domāja, kāda es izaugšu liels tā kā cīrcis, tas būtu tik jautri lēkāt pa lapām un visu kaut ko. Tāpēc, kad es varēšu pārvērsties, un tad vienā jaukā dienā tas mazais kukulīts pārvērtās pa vardīti. Es dejoju, un saulīte dejo. Tralala. Es griežos. Meitene un saule. Tralala. Man arī ir ko pastāstīt. Es pastāstīšu. Es tagad pastāstīšu. Nē, es pastāstīšu. Es pastāstīšu tagad. Nē, es? Nē, es? Nē, tagad mana kārta. Bija ola. Tad izšķilās ola. Tad dinozauri pa nakti nolaupīja. Tad viņš gāja meklēt. Un viņš attieda, un viņa sāka sacīnīties un atgūst savu dēlu. Klausies, ko teiksi? Uz animāciju. Mēs jau kavējam. Es aivaļu. Nezinu. Kur tu ej? Kur jāiet? Es aivaļu. Nezinu. Uz animāciju.
Mēs domājam tur veidot tādu radošu filmu un ilgu, lai būtu tā interesantāk un lai būtu tā arī smukāk. Mēs domājām uzlikt tādas rozes puķes, jo mēs gribējām uzveidot tādu efektīvu dzīves pasauli, jo mēs jau to visu biju izplānojuši, un mēs domājām reāli uzveidot tādu foršāku vietiņu, kur viņi varētu atpūsties, un tad pēc tam braukt mājās. Man jāstāsta. Kuģītis ieiet jūrā, to kuģīti apēd, bet saule viņu izglābi. Kuģītis aizpeld, bet tad nāk lielāks kuģis, saule atkal viņu izglābi, jo viņš aizpelda, tad no jūras izaug puķi. Tad atskalo maziņu vīriņu. Vīriņš staigā ielēc baļā, tad atkal atpūšas, tad skrien visur apkārt, apguļ uz paguļu, tad ieliet baļā, un tad atkal grib atpūsties. Tad atnāca viņa lielā māsa, un tad tētis atnāca, tad mamma atnāca, un tā bija divi uzlēdzi, smējās, un tad viņi visi kopā draudzējās, un kaķītis arī atnāca uz šito šilvietu, un šādi kaķītis atpeldē apakaļ. Viņš arī nav grib, bet saulē atkal viņu izglāba, un tagad viņi visi ir ģimene. Cik skaists taurenis, taurenīt, lido pie manis. Vai cik žēl? Nu jā, bet taurenim viņam vajag brīvībā. Un tieši kādreiz kāds cilvēks iestādīja koku, bet tas nebija pagasta sēklas, tās bija brīnumsēklas. Un tad viņš izauga, un tad viens ābols kādu reizi krita lejā, un tad tieši aizripoja prom, un kopš tās reizes tas ābols nav vēl redzēts. Tajā filmiņā viss stāv, tāds skatās, un viņš iet. Tad viņš man vāca, un tad iesaka un iesaka. Vakar, 8. augustā, Nāriņa vārda Vija peldējies pa vismīļāko divģu zivju lauku. Un tad pēkšņi kaut kas melns un lipīgs pārklāja viņas galvu. Fu, mani skaistie mati! Pēc tam atpeld Nāriņas labākais draugs. Saikl, jūra tiek piemēslota, uzmanies! Kamēr viņa runājas pa ūdens virsmu, kāds ļoti gudrais lauris izbaudīja savu skaisto dienu.
manu muguru. Viss, man pietiek. Jūra ir tik netīra, kad vairs nevar cauri redzēt. Tas bija sauciens pēc jūras policista. Jūrā cietuma nav, tāpēc sods visiem ir viens. Labi, pirms jūs vēl ejat, izskaitam, cik mēs te bijām? Cik jūs tur jās? 2000. 2. Nu, nevar būt. Nē, cik jūs man te esat? 39.